kodolīgi un īsi, kad šķirties, kad paturēt attiecības, kad došu tādus ļoti parastus, vienkāršus piemērus, lai jūs varētu saprast, kādā stadijā ir jūsu attiecības un ko jums darīt tajās attiecībās, kurās jūs atrodaties, jo es saņemu ļoti daudz jautājumu, gan no sievietēm, gan no vīriešiem. Un informācija, kur es sniegšu, viņa palīdzēs jums skaidrāk saprast, ko darīt tajās attiecībās, kurās jūs atrodaties. Skatāties, sākšu ar pozitīvo, jauko, foršo, mīļo. Kādām vispār jābūt attiecībām? Nav jābūt attieksmei, es pret tevi attiecos šādi, un tu pret mani attiecies arī kaut kā, ir jābūt mīlestībai. Ja tu redzi, ka tavs partners ir dzīvs cilvēks ar veselīgu nervu sistēmu, viņš ir mīlošs, viņš māk dot, viņš saprot, kas cilvēkam ir nepieciešams, tas ir ļoti liels pluss, ka attiecības var uzlabot. Taču, ja ir kaut kādas niansītes, kuras tev nepatīk viņā, piemēram, viņš dažkārt lieto alkoholu, vai viņš tur spēlē video spēles, vai kaut ko nedara tādu, kas tev sagādātu šo te labsajūtu. Un tu ļoti daudz pārdzīvo par to, nepieņem, un jūsu attiecības tādēļ sāk piepildīties ar tādu negatīvu, enerģiju. Jo iesim dziļāk šajā saiknē, nezinu, cik garš šis video būs, iesim dziļāk šajā saiknē, kas ir attiecības un kāpēc ir svarīgi uzturēt attiecību. Mīļā, viss ir labi. Kāpēc ir svarīgi uzturēt mīlestību attiecībās un vispār apzināties, kā strādāt ar šo enerģiju. Jo daudzi nesaprot, kā strādāt ar šo mīlestības enerģiju, bieži vien neapzinās mīlestības enerģijas spēku, un tad paši sev izveido karmu, izveido sev, sabojā labu attieksmi, labas attiecības, un sāk pazemot viens otru un tā tālāk. Ja tavs vīrs ir labs cilvēks, sirsnīgs, tu zini, ka viņš tevi mīl un ir mīlestība, ko darīt tajās situācijās, kad tu redzi, ka viņš sāk degradēties. Esi atvērta, vari nākt pie manis uz meditāciju vai uz kādu konsultāciju. Esi atvērta, paliec mīloša un nekādā gadījumā nesāc viņam pārmest par to, ko viņš dara nepareizi, vai apvainoties, vai vēl kaut ko tādu darīt, vēl pazemot viņu, jo tā tu pazaudē savu spēku un veido ļoti lielas problēmas pati priekš sevis un priekš vīra, un beigās šādi ilgi esot tādā miedarbībā, tu pazaudē saikni pati ar sevi, jo mīlestība esi tu, tava mīlošā sirds, siltums, tas esi tu, bet tu sāc kultivēt kaut kādu ideju, tu redzi viņā kaut kādu nepilnību, bet ko tu vari darīt ar savu spēku, ar savu mīlestību, ir tas, ka tu vari neutralizēt pilnīgi visu. Saproti, ka tevī ir Dieva spēks, mīlestība un cik spēcīgs ir Dievs. Es nerunāju par reliģiju, es nerunāju par kristiešiem, luterāņiem, es runāju par Dievu tevī sirdi, par to gaismas spēku. Ar šo tev būtu jāstrādā, jāapzinās, un vēl iedziļinies iekšā savā seksualitātē, pieņem vairāk, ietver sevi vairāk, baudi vairāk. Tas nav par
mīlēšanos. Tas ir vairāk par mīlēšanos ar pašu dzīvi, ka tu pati jūties ērti savā ķermenī, tu sev patīc. Un arī izskatīsim otru variantu, kur labāk attiecības pārtraukt un tev labāk atrast jaunu dzīves vietu un nobloķēt šo cilvēku no visurienes. Tas ir, ja tu redzi, ka cilvēkam ir neveselīga psihe. Tas ir cilvēks daudz patērē tava resursa un atpakaļ tu jūti manipulācijas vai tu nejūti tādu sirds siltumu, tu nejūti, ka tev blakus ir silts cilvēks ar atvērtu sirdi, kurš tevi uzklausa, kurš saprot tevi, kuram tu esi svarīga, kurš veido tādu, sadarbību ar tevi. Nevis, ka tu viņam izdabā un dari visu priekš viņa, un tas ir tā kā, un tu nejūti to mīlestības enerģiju. Tad labāk, vislabāk ir pārtraukt attiecības, tev atrast palīdzību, arī nākt pie manis pēc palīdzības, ja jau tu redzi šo video. Un arī meklē sev jaunu vietu un zini, ka pasaule ir atvērta un tevi pieņems un palīdzēs un sasildīs, un beigās tu atradīsi tādu partneri, kurš tev sasildīs sirdi, un tu būsi laimīgākā sieviete vai vīrietis pasaulē, kad tu satiksi savu puzles gabaliņu, kurš ir enerģētiski ietilpīgs, kurš ir mīlošs, kurš ir gādīgs, kurš rūpējas par tevi un redz tevī mīlestību, redz tevī Dievu. Esi vērīgs ar to, kādās attiecībās tu esi iekļuvusi vai iekļuvis. Es vēlu tev mīlestību un, skaties, kāds tev cilvēks ir blakus, vai tas ir ar atvērtu sirdi, vai arī ir tādi cilvēki, kuri runā ļoti daudz par garīgumu, par sirdi, par mīlestību, bet viņi ir tukši. Viņiem ir tikai tāds fasāde. Tāpēc esi vērīga un skaties, ja tāds knifiņš, ja tu daudz domā, ir tas mans partneris vai nav mans partneris, un ja tev ir daudz domas, un tu vienmēr mēģini sevi domās izvest, taču viss ir kārtībā, tad nav viss kārtībā. Jo, kad ir viss kārtībā, tu vienkārši ar visu savu esību zini, un tu neuzdod tādus jautājumus. Ja ir nepieciešama palīdzība, vērsies pie manis un atradīsim tev laiku sesijai, lai mīloši, gaiši un sirsnīgi.